Ceļojot ar bērnu ārpus Latvijas, nepieciešama rūpīga sagatavošanās. Bērnam, izceļojot uz trešajām valstīm, nepieciešama derīga pase, jo ID karte derīga tikai ceļojot Eiropas Savienībā un Schengenas zonā. Ja pavadošā vecāka pasē nav ieraksta par radniecību ar bērnu, jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība vai tās notariāli apliecināta kopija. Ja bērns ceļo ar vienu vecāku, kurš nav Latvijas, Eiropas Savienības, Eiropas ekonomikas zonas, Šveices konfederācijas vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes pilsonis vai bezvalstnieks, nepieciešama otra vecāka notariāli apliecināta pilnvara bērna izceļošanai no valsts. Ceļojot vienam pašam, bērnam jābūt vismaz viena vecāka vai aizbildņa piekrišanai. Saskaņā ar izglītības likumu bērna obligātās izglītības vecums, tātad arī vecums, no kura bērnam atļauts šķērsot valsts robežu vienam pašam, ir 5 gadi, taču jāņem vērā bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktais, ka vecākiem vai personai, kuras aprūpē vai uzraudzībā bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz 7 gadu vecumam bez pieaugušā vai vismaz 13 gadus vecas personas klātbūtnes. Ja bērnu pavada cita persona, piemēram, radinieks vai skolotājs, nepieciešama notariāli apliecināta pilnvara. Bērns var patstāvīgi šķērsot valsts robežu, ceļojot uz Eiropas Savienības un Schengenas zonas valstīm, neatkarīgi no tā, vai viņš dodas viens vai kopā ar kādu. Tomēr jāņem vērā, ka katra valsts, arī tranzītvalstis, var noteikt savas prasības nepilngadīgo ieceļošanai. Tāpēc vecākiem pirms ceļojuma jāpārliecinās, vai galamērķa vai tranzītvalstis, kā arī pārvadātājs, piemēram, aviokompānija, nav noteikuši papildu nosacījumus bērnu ceļošanai. Bērnu izceļošanu no valsts regulē ministru kabineta noteikumi numur 721. Papildu informāciju par robežas šķērsošanu var iegūt, zvanot valsts robežsardzei uz tālruņa numuru 67075616.